ir sācies atvaļinājuma laiks. Visa Itālija ir atvaļinājumā. Turpinam darboties ar Kārļa motoru. Kas te ir zem kapota, Kārli? Te ir, Viss salikts jau ir? jā, mums ir jaunās tehnoloģijas, un mēs meklējām risinājumu, lai būtu maksimāli optimizēt izdevumus ar vajadzīgo kvalitāti un radām risinājumu. Oi, neko nesalikām. Nē, tas ir viss. Mēs arī pieliekam oriģinālos duļus, kurus var nopirkt savā internetu veiklā. Pielikām duļus, būtībā lai klusāk, jo visi saka, motors lielais biedais zīmes. Pareizāk sakot, būtu, kad mēs turpinājām šo visu laiku ar defektāciju, vedām pie visiem mēsteriem, ko vien var. Pie burviem visādiem. Jā, nu mēs tā kā liekot galvas kopā un finanses vienu variantu nosliecāmies pret vienu variantu, jā. Vērtējot visus apstākļus izdevīgāko. Protams, bez selvas finansējuma nesanāca, jo savādāk tas nebūtu vispār reāli. Nu jā, tad jau būtu jāpērk jauns. Nu jā, bet šitai laivai varētu likt, es domāju, 115. Tā es domāju 300. Vienmēr sakot, kas mums šodien jāizdara, ir konstatēts vēl viens defekts. Šī te vieta ir metināta un acīm redzot viņa nav baigi taisnā. Bet mēs viņu noņemsim nost. Re, kur šis te gabals, tu jau esi noskrūvējis, re, šis gabals jānoņem un tad paņemsim speciālu instrumentu un nomērīsim, cik viss ir slikti. Re, kur izmantosim tādu speciālu instrumentu. Te pat īstenībā iedomājas, kas ir rakstīts virsū, GOST 8026. Bet te jau var redzēt jau tāpatās ar neapbruņot aci, ka tur ir sprauga. Apbruņot acis ir ar brillītēm, jā? Šis zin, kas ir tāds? Vai? Tas ir zils vats ar melnu. Gala slēdzis, respektīvi, jo tev ir ātrumā, viņš dod komandu, lai nevarētu iedarbināt motoru. Šito es droši var vilkt ārā, ja? Jā, šī asa savienojās lejā ar reduktoru. Tālāk ir jānoņem šī detaļa, jāatskrūvē rekur skrūvītis šeit. Un tad ir sailēm bloki jāatskrūvē šeit rekur. Un tad viņu ar lauzu nevar nolaust nost. Pasodīja jaunu? Nē. Tā jātais prātīgi. Neprasīja. Vai makrofleks iepūst? Vispār aizpūst visu to cieta makrofleks un tas motors tā stingrāk stāvēs. Klusāks. O, tas ir. Skaistums, ne? Ideāli. Paga, bet šitie jāizņem ārā, ja? Jā. Nu, vispār šeit vajag pieturēt un šeit skrūvēt. Kamēr es neesmu šitos dabūjis ārā, es nevaru dabūt ārā tos. Kā to man nokomentēsi, dzirdi? Nē, ideāli ir vēl, protams, apakšējais sailēm blokus noskrūvēt. Vispār rezumē ir tāds, kad mums nāk detaļas no augšējās daļas, un pa to laiku mēs šo te detaļu noslīpēsim, jo viņa ir bijusi metināta, un neskapēc ir uzlikt atpakaļ uz hermētiķi, kam tur nebūtu jābūt. Šeit hermētiķis un apakšā ir hermētiķis. Es nezinu, vai viņa ir taisna vai nav taisna, bet mēs nomērīsim, bet mēs viņu labāk noslīpēsim no abām pusēm. Un tad uzliksim vienkārši tā kā arī jābūt, jo, ja mēs liekam jaunu augšējo daļu praktiski, tad vēlams, lai mums nav šaubu par šo daļu. Detaļa jauna maksā aptuveni 700 eiro. 30 eiro pa katru plakni noslīpēšana būs. Un domāju, ka viņa būs kārtībā. Un vēl pat cik motors bija ar aprautu šāli, tad pilns karters ir noteikti ar tādu substanci. Ar rudens lapām. Jā, rudens lapām un abrazīviem materiāliem visādiem. Līdz ar to karteri pie viena arī varēs izmazgāt. Negrib nosprot ar apakšu? Jā. Te mums būs viss nost. Visu varēs satīrīt smuki. Labi, Kārlim te ir tepiķis, pret ko pirksts var netīrīt. Kas ar manējo laivu, Kārli, to ir, ko tu paņēmi noņemt? Brīnišķīgi. Man viņa tā patīk. Vairāk nekā šitā. Es viņu uztaisīju speciāli priekš laivu tehnoloģiem ar augstajiem bortiem. Viena konsole, lai vairāk... Pak bords sakšu nepārtais. Nē, viņi jau bija tik augsti. Tāpēc man viņa patikās. Man rītīgi patīk. Bračka teica, ka brauks viņu cupē. Jo es viņu negribu tirgot, tāpēc, ka man gribās pašam viņu braukt. Viņam bija grīda 7 mm sienas 6. Iekšā lielā riba. Ja gadījumā mums sajūg prātā un gribās 300 motoru. Te ir tāda panelīša, viņi ņemās nost. Vāciņi tāda tā kā. O. Tas nevajag, kaut kāda gumīte apakšā. Masas vats atskrūvē to vaļā. O, viss, kas palika no motora pāri. Es drusku pajaucu ārā kaut ko ir. Es varu jau lēnām sākt atbildēt jautājumu, kas bija grūtākais šajā visā remontā.
Strūvēt ar tiem gumijas cimdiem. Šeit mums ir eļas karters, kur jūs eļu visu ielējās. Visi. Jauc viņu visu ārā. Nu, ja jau jaucam, tas saskrūvēsim pa jauno visu smuku. Šeit ir koķis, kur nolējās eļa nost. Zin kā, ja tik tālu jau esam izjaukuši, tad labāk ir izjaukt, visu satīrīt, salikt uz jaunām blīvēm visu un tad aizmirst par to. Cik ir lielākais sams? Tu jau man vienreiz atved kaut kādu 2-metrīgi, ja to bija ielikt. Es neatceros. 92 kg, bet tas bija tagad daļa tā, ka laiva remontējās, spiests apēc ar kajaku. Un tā bija 1,91 m, 56 kg. No kajaka viņš garāks par to kajaku bija tāds baigi, te atkal salīmēt. Baigi tāda iespaidīgs bija cīniņš tāds, zin, ka cilvēkiem laikam man likās, ka es neesmu galvenais šajā cīņā. Bet te nav hermēti. Te ir oriģinālās šitās. Nu labi, šito nevajadzēs remontēt, ne? Nē, tas viss labi. Tikai blīvi jānopēr. Gan ūdens, gan metāls. Domāju, ja tu atstāt iekšā, tad tas sakmētu jauno detaļu piestrādāšanos? Jā, vai ne? Tas ir gliemēdzis te guļ, ja? Nē, tā ir kaut kāds tauri kāpurs. Tas varbūt ir no Japānas. Protams, jāizmanto dažkārt arī šādi instrumenti, lai kaut ko izjauktu. Pirms salaužam vēl vienu detaļu. Kā ir skrūvēt uz ielas, uz asfalta? Blīveci tā kā bērnībā, kad mopēdas skrūvējām. Kārlis negribēja līdz ceham stumt lājā, viņš saka, davai te patās skrūvēm. Cita tur tā darba? Jā, bet... 10 minūtes brīvu krāvu. Jā, tikai visu laiku jāiet pēc instrumentiem visādiem pak. Tīrs? Mēs pat nesačakājām. Paskaties, ko es te redzu, eļas uztverēja. Bet tā gadā tā nāca, man liekas. Skaidrs? 13, 14 gads es atceros. Bet, nu, iedomājies, ja visu šo te atstāt, rekur. O, Kādas skaistas. Tūplī galīgākajā pakaļā. Iedomājies, atnāk tev vispār jaunas detaļas un tu vienkārši ups, paskaties. Hop, O, cik skaisti. hop, viss kaut kas te kopā. Hermētiķis un metāls. Tāpēc, kad jūs taisiet kapitālo remontu, kapitālais remonts nozīmē motoru izjaukšanu līdz šādam stāvoklim. Tikai tad jūs varat garantēt, ka tur viss būs labi. Mums vajag šo plakni un šo plakni nofrezēt, lai viņi ir taisni. Nepagāja pat pusdiena, un Kārlim ir rokā maistātiskā detaļa. Un kāpēc mēs viņu jaucam ārā? Lai liekot virsū jaunās detaļas, mums viss ir perfekti un motors varētu saukties tiešām par kapitālo remontu. Ja mēs to neizjauktu, mēs jaunajā motorā salaist iekšā ļoti daudz netīru skaidu silikonu un vecas eļas. Tepat var redzēt, kā zaigo glitterīši. Labi, es gribu mājās. Labi.